Sākumā vispār bija 300, jau viņš tāds, varbūt, kad jūs 12, jūs arī varbūt gribat iet projām. Bet ejiet. Cilvēki, kas bēg no kaut kādām situācijām, negrib tikt galā ar tām, viņiem un tā atkal un atkal būs jāsastopās ar to, kamēr tu reāli paskatīsies. Ka klints vai ne, nams, kas būvēts uz klints, tas ir uz šajā gadījumā Jēzus Kristus, kad tas ir pamats, kad tu dzīvo Dieva atklāsmēs. Sveiki! Atkal mēs esam studijā, Danuta un Laura. Kāds laiciņš paņēmām tādu pauzi pēc sieviešu konferences. Vajadzēja atjaunoties. Ar jaunu tēmu. Ar jaunu tēmu, un tieši mēs šodien tādā, kā iziet cauri grūtībām, par to tēmu paskatīsimies, jo gribētos atklāt arī teikt, ka ir, protams, mēs kā kristieši arī ejam cauri grūtībām, un bija tāds arī posms periods, kad jo īpaši arī no manas puses, laikam, es biju ieguldījusies konferencē un ar kaut kādu mērķi, un es pati arī uzsāku strādāt, darboties, un bija tāds pēc tam tāds nogurums, kad tu centies atrast laiku visam, bet beigās kaut kur laikam tu saproti, ka tev ir arī vajadzīga atjaunošanās un kāda pauze. Un, es gribētu teikt, ka varbūt šodien saruna tāda, būsim atklāts, reāli situācijas, ko pieminēt, jo grūtības, manuprāt, ir tas periods, kas mūs norūda, kas mūs veido un kas mūs stiprina un kur mēs kļūstam līdzīgāk arī Jēzum, un tas viennozīmīgi ir vajadzīgs šāds periods, bet reizēm varbūt šķiet, ka kristieši var parādīt, ka nav tādas grūtības, ka nav situācijas, kas ir, ka tu nezini, kā rīkoties, ka tev ir grūti, ka tu gribi visu atstāt, bet paskatīsimies, ko mēs katra varam dalīties, kāda ir mūsu piemēri no dzīves, kādas situācijas, un kas tev dara tie parasti piemēru? Kāda ir tev grūtības? Man ir grūtības. Man arī ir grūtības. Prieks iepazīties ar grūtajiem. Tās nav tās grūtās, kas ir Bībelē. Bet tās ir citas, jo īstenībā Bībelē visu laiku runā par grūtībām un ciešanām. Kārdināšanas, grūtības, ciešanās. Ja mēs paskatāmies Pāvilu, piemēram, vēstuli romiešiem, tur ir ļoti daudz par grūtībām. Un tu iesāktu teici to par to rūdīšanos, un no vēstuli romiešiem 5:3, no līdz 5. manam tur teikts, bet nevien par to, mēs teicam sevi laimīgs arī savās ciešanās. Un tad ir tas viss tā koncentrētā doma par to, ka zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerība, bet cerība nepamet kaunā. Īstenībā man vienmēr ir bijis jautājums par šo raksturvietu, jo liekas, kāpēc ciešanas, kāpēc viņas ir vajadzīgas? Reāli, kāpēc? Ko nozīmē, ka tu paliec izturīgāks? Tā. Izturīgāks, piemēram, pat personīgi, ka es redzu, piemēram, šobrīd es uzskatu, vai redzu, ka man arī ir tāds to sauc par tukšneša periodu, kad ir varbūt grūtāk arī kaut kādā situācijā, bet, kad es redzu, izējot tam cauri, ko es esmu iemācījusies, ka es esmu pacietīgāka, vai kaut kur ir mīlestība vairāk pēc kāda situācija, ko tu vairs neņem tā, kā agrāk tik asi, laikam, un grūdīja. Tikai man tā ir? Man liekas, pirmā reize noteikti ir asa. Tas tikai es atceros, kad man pirmo reizi pateica darbā, ka tu esi atbrīvot no darba. Ka mums vienkārši nav finanses, lai tev izmaksātu darba algu. Tu vari ņemt bezalgas atvaļinājumu vai vienkārši iet prom. Nebija pirmā reize tāda mierīga. Nebija? Nebija tāds? Beidzot, man atbrīvot no šī briesmīgā darba. Es varu nestrādāt. Vienkārši. Mīnus bija tas, ka man bija jāapmaksā rēķini. Kas tas jau? Un tad, kad tev alga ir aizturēta jau 1 mēnesi, tad tas neiepriecina. Un tad par šo te runājot, ka tad, kad jau otro reizi man sanāca tāda situācija, tad man jau bija kaut kādā ziņā jau vieglāk.
Pēc tam jau vienalga, vai ne? Bet redz, tas jau parāda to, Nu, jā, ka tu tas ej ir atkal tas, un atkal tam cauri, un tev jau ir tāds rūdījums, ka tu tāds... Tas varbūt tādām Vienreiz. mazām lietām. Es tikko izlasīju Ievu grāmatu. Man liekas, tā ir tāda slavenākā. Kaut gan es teikšu, ka visslavenākā ciešana grāmata ir droši vien psalmi. Es nezinu, vai tu vari man piekrist. Jo Dāvids reāli, es sāku lasīt nesen psalmus tā kā, tādā konstruktīvā, dinamiskā lasīšanā. Tad man liekas, ka katrā psalmā ir runa par kaut kādām ciešanām. Vai par sāpēm, vai par to, ka dvēseli tur sāk nīdēt, vai viņi negrib, vai viņi ir pasīvi, vai viņi ir nogurusi. Un īstenībā es kaut kā mēģināju tā iedalīt, kādas vispār mums tās ciešanas var būt. Ka mēs, piemēram, viens ir tas, ko tu teici, kad ir tāda miera laika, vai ne? Ir, piemēram, bezdarbnieka periods, jā. Tad ļoti daudz pievērsies MID projektam, tad ir konference, un tad pēkšņi tāds it kā mierīgs, tev it kā jāiet, it kā jāapmaksā rēķini, bet tajā pašā laikā, kas man vispār jādara? Un ka it kā tās ir grūtības tādos, tā kā, relatīvos miera laikos. Tu it kā dzīvot var, tas jau mazliet par to bezdarbnieku laiku, kas iemācījies paļauties uz Dievu, tev nav tā, ka tikai tu izdzīvo no bezdarbnieka alga, tās maksājumiem. Jā. Kad Dievs tev iedod algu, viņš tev apmaksā kaut kādas lietas, un ēdienas reizēm atnāk, vienkārši tāpat. Tu paēd kaut kur, kad tās lietas, tu vari iztikt, ka tev tas apģērbs, varbūt sāk jau tāda kurnēšana pacelties, kad apnikuši tās kurpes, vai ne? Gribētu Jau tojās 40 gadi vienās zandalēs, vai ne? Un tās tāds miera laikā tāds grūtības. Pēc tam ir, kad ir grūtības, kad tu esi ļoti pārstrādājies, ka tu ieej sezonā, ka tev ir tik daudz darba, ka tu skrien. Tas tā kā varētu teikt nedēļa pirms konferences, ja, ka tu vienkārši tas jādara, vēl darbs ir, vēl tur ģimene ir, vēl draugi, tur omītei kaut kas, viņi tev zvana, un tad brālis pasaka, ko tu vispār man nevelt laiku, tu esi pārņemt, tu esi kaut kāds, nezinu, tur. Tu tikai darba holiks. Jā, ko tu visu laiku, tu vispār, kur tev kristietība, tu tikai strādā, tu tikai darba, tur draudzēs, piemēram, ka tāds pārmetumi. Ka tās ir grūtības tādā intensivitātes grūtības. Un tad ir grūtības, kas ir fiziskas, piemēram, kad tu esi, gatavojies maratonam, tu esi nogurs, tu skrieni katru dienu treniņi, ka tu esi reāli fiziski, tev smags darbs ir kaut kāds, tu esi pieteicies biznesā kādā raktu bedres, piemēram, ka tev ir smagi jārok, piemēram, ka tas ir fiziskās tādas lietas vai arī slimības pie tādām fiziskām lietām, ka tu nevari, piemēram, vai arī kā Pāvils, piemēram, sitienos viņš dabūjis, ka viņu sasitur vai kaut kādu kuģa avāriju vai kaut kas tāds, ja mēs skatāmies no Bībeles konteksta. Ka tās ir grūtības fiziskās. Un tad vēl ir, piemēram, grēka, piemēram, tu esi grēka nomocīts, ka grūtības, ka tu dzīvo grēkā. Tu it kā, piemēram, to var atcerēt, piemēram, manas grūtības pirms Kristus. Mans pirms kristietības periods, kad īsumā tu jau it kā, tu meklē vienas attiecības otras, tad tu kaut kā ģimene, tur nav attiecības ar vecākiem, tu esi dusmīgs, tad tu esi tur tāds, un tu vienā brīdī vienkārši saproti, tu lieto alkoholu vai vēl kaut kā mēģini sev nomierināt, tur tūsiņi, tad tu pēc tam saproti, tu esi tur nopīpējies, nodzēries, un tik un tā neesi apmierināts. Tikai esi noguris no tā, ka patiesībā garīgās, tāda ļaunuma, tāds viss, tas grēka važas, ka tu īstenībā tev atkal tur kāds tev tur zvana, tur es tev gribu satikties, un tu esi noguris no tā, ka tu esi sapinies tajā visā. Tā kā, tādā verdzībā, grēka verdzībā, un tu nevari no tā viss tikt vaļā, jo tie arī ir cilvēki, tu nevari viņiem pateikt, tur atšujies vai vēl kaut ko. Ka tu nevari tā vienkārši arī to visu tā izbeigt, un tev nav instrumenti, ar ko iziet ārā no grēka, piemēram. Un tad vēl, es tagad, pirms mēs aizlūdzām, iedomājos, ka ir tāda perioda, kad tev ir tāda pasīvais kā kristietim tāds, kad negribas lūgt, ka negribās gavēt, ka negribās lasīt Bībeli, vispār nevienu negribās satikt. Tev ir kā normāli sakārtot dzīvi, viņi nav pārāk intensīvi, viņi nav pārāk pasīvi, bet viņi tev nekas negribās, ka tu ir tādā pasīvā periodā. Man šobrīd, es gribētu teikt, ir tāds periods, bet es kaut kā arī uz to skatījos un domāju, ka agrāk es redzēju, ka bija tā kā mīlestība, tā pirmā mīlestība Jēzu, un kad es skrēju un priecājos un visu tur varēju samīļot un tā. Un man tāds, saprotu, Dievs grib atpakaļ to.
Man to vajag, jo es saprotu, ka es neesmu dzīvu šajā, es esmu dzīvu, bet man garīgi, šķiet, ka garīgi es neesmu padzirdīta, pēdusi, un tāds, tad tev nemaz negribas ēst. Jā, bet zini, kas ir labākais, ka es šobrīd jau... Kad ir jau tāds periods, ka es saprotu, ka nekas cits mani nevar remdēt ar to, piepildīt ar to, ka es saprotu, ka man vajag to garīgo piepildījumu. Jo kādreiz bija periods, kad es centos sev ar ēdienu remdēt, un tagad es varu nopirkt kaut ko, bet es saprotu, man, viņš ir, es varu ēst, es varu nēst, bet es zinu, ka man tas neko nedara. Jā, tev jau ir tā garīga, tā izpratne, ka tev vajag to garīgo maltīti. Un tas ir tas pats, tajās situācijās, ka es jebkādi citādi varu remdēt uz to mirkļu apmierinājumu, bet ja tev ir sāpes, ja tev ir skumjas, ka tev reāli tikai vajadzīgs ir Dievs, un es vakar vienkārši tā darīju. Es atbraucu no dievkalpojuma, man bija tāds posms, ka es vienkārši neko to dzīvē negribētu turēt skatīties, vienkārši visu laiku vienā punktā, vai ne? Un es vienkārši apsēdos uz grīdas un to stundu arī tā, it kā uzliku mūziku, tur, tādu mierīgu, un es reāli runāju ar Dievu, es saprotu, man nekas cits nevajag. Man vajag atpakaļ tādu piepildījumu, ka man vajag reāli Dievs tev, jo es zinu, ka netur vairāk naudas, netur kāds ēdienas, netur obligāti, ja būs attiecības. Protams, viss tas ir labi, kas ir mūsu, ko Dievs dāvā un grib svētību. Es saprotu, ka tas personīgais laiks, tā kopība ar viņu ir tas, kas spēj remdēt, un es pēc tam to stundu arī tā pasēdēju, kaut ko palūdzu, mēlēs vai ne, vai vienkārši paklusēju, vienkārši teicu Jēzus vārds, un beigās tāds stunda ir pagājusi tāda, man laikam palika labāk. Tu jau vari pasmaidīt, un es saku, paldies Dievs, kad es jau tagad vairākus mēnešu periodā es sapratusi, kad ir vajadzīga tā pazemība, nevis tu ej un meklē citādus variantus, bet es esmu sapratusi arī, kad es vienkārši noliekos uz ceļiem, aizlūdzu noremstos viņa klātbūtnē. Tas pārveido kaut kā, tas pilnīgi maina to situāciju, jo arī šajos mēnešos, kad man bija tik daudz jautājumu Dievam, vai man vispār vajag sākt strādāt pašai, vai ne, kā pašnodarbinātāji, vai, protams, tad tur Dievs runāja caur cilvēkiem, un kur man bija, kad es to sāku, man bija kāda vēl nepārliecinātība, un es Dievam teicu, tu esi mans biznesa partners, es atkal gāju uz ceļiem, es nezinu, kā rīkoties. Bet es tā noliekos ceļiem, aizlūdzu, pēc tam viss ir kaut kā mierīgāk, sakārtojās, un to var pateikt, paldies tev, Dievs. Un tas ir vismaz tas periods, kā es redzu iziet cauri šīm grūtībām. Un īstenībā tie daudzie punkti, ko tu uzskaitīji, tā patiesi ir. Un jebkurā no tiem punktiem mums tā vajadzīgs ir Dievs. Ir viena izēja vai ne tikai? Tikai viena izēja. Viens variants. Es īstenībā domāju par to, ko mēs varam darīt. Varbūt tas izklausās kaut kā pārgarīgi, bet pēc būtības tā arī ir, ka tev jau nav vairs nekādu variantu. Tā kā Jēzus saka, viņam bija mācekļi daudz, ja tur 70, cik tur viņš, vai sākumā vispār bija 300, jau viņš tāds, varbūt, kad jūs 12, jūs arī varbūt gribat iet projām. Bet ejiet. Viņi tādas, kuriem tad mēs iesim, mums jau nav kur iet. Reāli, kad tu nonāc tādā pēdējo, visu to, ko tu esi uzzinājis pēdējā laikā, tu vienkārši saproti, ka, bet ko tad man darīt? Kur tu to iesi? Kur tu iesi? Aizies tu, es nezinu, uzbļaus kādam virsū. Ko tev tas tā kā dos? Tā kā, ka tavs prāts jau, viņš tā kā, jau spēj izanalizēt tos datus, kas tev ir, ka tu vienkārši saproti, kad varbūt sākumā ir grūti vienkārši tā kā vērsties, Es domāju, ka priekš tā ir ceļš jāsagatavo, vai ne? Lai tu nonāk līdz tam, ka tev reāli vajag tikai Dievu. Piemēram, lūkšana mēlēs, jā. Es vakar klausījos viens vētru, un viens cilvēks, viņš stāstīja par to, ka reāli, tad, kad tev ir tāds reāls pagrums, tev vienkārši jāsāk lūgt mēlēs. Problēma ir tad, kad tu neesi saņēmis mēles. Vai ka tu arī netici viņām, vai ne? Ka tad, redz, šis arī ir viens no punktiem, kas parāda, ja tev nav atklāsmes par to, tu nekad neizmantos šo to tā kā ieroci. Tu nekad nepielieto smēļu lūkšanu, ja tev nav vispār, ka tu uzskati, ka tas ir tikai priekš izredzētajiem, piemēram. Ir tādas, tad, kad es analizēju to, ko darīt,
es saprotu, cik būtiski ir mācība, ko tu draudzē, ko tu esi saņēmis. Jo, piemēram, lūkšana mēlē, esmu novērojis, ka, ja man ir tādi periodi, kad vienkārši saprotu, ka tev smadzenes saka, lūdzu, bet tu tāds, jā, un tev it kā nenāk. Tu it kā sāc, bet tad tev domas uzreiz atrod kaut kādas lietas, kas, es atceros to jāizdara, tas jāizdara. Bet ir reizes, kad tu vienkārši sāc, un ka tu esi tā kā ilgākā periodā, piemēram, kaut ko, nezinu, tas tāds abstrakts, ja tur stundu, piemēram, es biju tādā, mēļu tādā noskaņā, un es kaut ko darīju, un paralēli es lūdzu, ka tu es piemēram, piefiksēju pagājuši kaut kādas 3 dienas. Reāli vienkārši tā kā ielec tādā iekšā, un kad īstenībā, es biju nolēmus lūgt, un es jau esmu tā kā jau pilnīgi citā sezonā jau uzreiz. Ka patiesībā, ir tāda diskusija par to, priekš kam ir vajadzīgs mēlis. Ka mēlis tā kā draudzē, viņas ir, ka viņas vairāk dod, Pāvils raksta par to, ka mēlis ceļ tevi pašu. Ka publiski ir tad vajadzīgs tulkojums. Es piekrītu tam. Un šeit mēs varam reāli redzēt to, cik tas ir spēcīgs ierocis tieši priekš paša. Tieši grūtībās, kārdinājumos, kaut kādās tādās. Patiesībā ir viena raksta vieta, mēs nesen draudzē skatījām cauri. Tad, kad Jēzus sacīja viņš paņēma kalnā Ģedzemenes dārzā, tur viņš aizgāja lūgt, un viņš teica, vai jūs varat 1 stundu palikt lūgšanā, jo, lai jūs varētu tā kā pārvarēt kārdināšanas. Un īstenībā tā, labi, tas ir parasta lūgšana, bet arī, es domāju, ar lūgšanu mēlēs, kas ceļ tevi pašu, kad cik ļoti viņa palīdz patiesībā iziet no kārdināšanām. Lai cik tas izklausītos varbūt tāds super garīgi, bet tas reāli strādā. Es arī redzu tajā, kad lūdzot mēlēs, ir tā, kad es sāku, es lūdzu, un pēc kāda laika tu reāli redzi to reālo pamatu, ko Dievs izceļ ārā, kāpēc ir tev tāds kārdināšana vai kaut kāda situācija, kas stāv aiz tā. Atbild tev, jā, kad reizēm tāds, labi, es saprotu, un tas aiziet vairāk, kā pēc tam jau no tā aiziet tādā nevis grēka nožēlā, varbūt kādreiz arī tā, bet arī reizēm tāds, pēc lūkšanas Dievam pēc tam, jo tu pats, kad tu saproti to, Dievs tev atklāja, un tu pēc tam lūdzu, Dievs palīdz, man ir grūtības ar to, piemēram, nepiedošana, Dievs, es gribu piedot, es zinu, ka tas nav man vajadzīgs, man no tā ir jāatbrīvojas, tas nevienu neceļ, vai ne, bet tas drīzāk gremdē, un kad tās mēls ir tāda tiešām dāvana, kas atklāja tik daudz lietas, kas redz, ka tiek galā ar kādām mūsu situācijām, kas ir tieši lūkšana ar Dievu. Tā saruna, ko mēs pat reizēm neapzināmies, bet gars vienkārši to. Viņu mēs vispār neapzināmies. Jā, mēs gan jau vispār neapzināmies. Es dzirdēju tādu tā kā versiju par to, kad bija uzdots jautājums studijā, kā stiprināt savu gara cilvēku. Un ka tad pirmā atbilde bija, kad vienkārši lūgt mēlēs. Ka tas stiprina tavu garīgo cilvēku. Ka tev vienkārši reāli vajag, lai visām mūsu problēmām risinājums ir tas, vai mēs varam pārslēgties uz savu garīgo cilvēku, vai mēs paliekam dvēseliskajā vai miesas līmenī. Ja mēs nevaram pārslēgties, ja mēs neesam garu, teiksim tā, palīdzējuši viņam pieaugt, tad viņš jau paliek tāds bērns. Un ko bērni, viņi ir fokusēti tikai uz sevi. Tiem, kam ir bērni, tie sapratīs. Bērns domā, ka viss, kas ir nopirks, tas ir tikai priekš viņa. Vai ja mēs kaut kur braucam, tad ko es tur darīšu? Viņam ir tikai viens jautājums. Ko es tur darīšu? Vai tur būs mantiņas? Vai tur būs kaut kāda garduma? Vai tur būs kaut kādas atrakcijas? Vai mēs iesim uz baseinu? Ka tās viss ir fokusēts reāli tikai. Tāds bērns ir dvēselisks tāds paraugs, principā. Paraugs, kā strādā dvēseli. Viņam interesē tikai savs. Vai man būs tas, vai es dabūšu jaunu dāvaniņu, vai tu man nopirksi to. Cik viegli tad ir ieraudzīt, ka ja mēs nestiprinam savu garu cilvēku ar gara ieročiem, vai ne, tad mēs vienkārši paliekam dvēseliski. Kad dvēseli atkal ir jūtas, emocijas, atmiņa, prāts, visu, ko mēs kaut kādā ziņā kontrolējam un kas viss iznāk ārā, ka mēs nevaram pārvaldīt pat mūsu jūtas un emocijas, ja mūsu gars nestāv pāri. Iedomājies, kad ja gars nekontrolē mūsu emocijas, kas tad notiks? Tad mēs ieslīgstam tādā, tas ir tas depresīvais, kad depresija pēc būtības ir, ka mans prāts piesaistīts atmiņai,
ka man ir bijušas kaut kādas sliktas emocijas, un kad es visu laiku to domāju, es it kā sev baroju to dvēselisko, ka man ir slikti, man ir slikti, viņš uz manīm tur kaut ko, nezinu, paskatījās, ne tā vai pateica, un vispār esmu tur, nezinu, alga pa mazu, un kāpēc viņam ir vairāk, un tās viss ir emocijas, un tu analizē, un atmiņa visu laiku rauj atpakaļ to, veco cilvēku visu laiku, vecais tāds Ādama daba, vai ne, kad tur, man ir slikti, kāpēc viņam ir tāda salīdzināšanās, skaudība, nepiedošana, tas viss tik ļoti ir dvēseliski, kad vai ne? Lūkšana vēlēs. Reāli, vienkārši mums ir reāli vajadzīgs tā kā pieaugt mūsu garīgajam cilvēkam, lai mēs iziet no jebkurām grūtībām. Bet man liekas, tas pats pamats tad ir saprast, ka reāli mūsu dzīvēs būs grūtības, un Dievs arī par to ka mums reāli atzīt. Mums vajag viņas saprot. Jo es domāju, ka ir cilvēki, kas bēg arī no grūtībām, un ja tu nesaproti, ka tas tev ir vajadzīgs, lai tu augtu, un ka tev ir vienkārši jāsaprot tie pareizie ieroči, par ko Danu arī te jau tagad sāk runāt un turpināt par to, kad ja mēs saprotam, ka tas mums ir vajadzīgs, mums tas nāks par labu, vienkārši tev ir jābūt tādam garīgi nobriedušam, saprast, ka tev ir jāpielieto to, ko Dievs ir devis, lai mēs tiktu galā ar to, un ka tev ir jāiziet kāda sezona, kāds periods, un mēs varbūt nevienmēr zinām, kāpēc Dievs mūs tam ved cauri, bet skatīties vienkārši labi ir grūtāks dienas, kur tu saki, man šī diena vienkārši ir jāpārdzīvo. Un ir dienas, kad tu jau skaties, slavu to Dievs, paldies, ka tu tiešām man dod gudrību, ka tu dod man šo soli pa solim pamācību, kā rīkoties, ir līdz cilvēki, ir garīgi šīs lietas, ko mēs varam praktiskas pielietot savā ikdienā. Tāpēc pirmā lieta noteikti ir atzīst, ka grūtības ir un nebeidz no tām. Jo īstenībā, ko es arī esmu dzirdējusi, tie cilvēki, kas bēg no kaut kādām situācijām, negrib tikt galā ar tām, viņiem tā atkal un atkal būs jāsastopās ar to, kamēr tu reāli paskatīsies. Vai ne, ka tu gribi tikt ar to galā, nevis bēgt. Jo bailes, vai ne? Īstenībā, man pēdējā pārdoma tēma ir par to, ka es dzirdēju tādu izteicienu, ka bailes ir vienlīdzīgas ticībai. Un man sākumā likās, kā tas var būt, ka bailes var būt tas pats, kas ticība. Vienāds spēks. Iedomājies, ja es tu saki, es baidos par to, ka esmu dzirdējis vairākas liecības. Man liekas, Džons Pols, viņš stāstīja par John Paul Jacksons, viņš stāstīja par to, ka viena sieviete viņam bija praksē, kur teica, ka viņa baidās, ka viņas vīrs tur nomirs no ledus, kad sniega lavīna viņam pāries pāri. Un viņi visu laiku par to runāja. Reāli. Tā realitāte? Jā, un tu it kā tik ļoti, ļoti baidies, ka tu pēc būtības tici tam, ka tas notiks. Tu pievērsi tam tikpat lielu ticības to spēku, tu tici, tu kā gribi, lai tas nebūtu, bet tu tik ļoti par to runā un domā, ka tu jau tici. Man bija viena darba kolēģi, kur viņa satraucās, viņa teica, ka varētu tā gadīties, ka man, es virtuvē kaut ko griezīšu, un man nāzes nokritīs un iedursies pēdā. Reāli, viņa tā stāstīja pati. Viņa saka, es reāli baidījos, ka tas tā notiks. Un viņa saka, un zina, kas ir. Un pēc kaut kāda, tur, es nezinu, laika, pusgads vai gads, viņa saka, viņa ir draudzene, ja? Viņa saka, man zvan tā draudzene, viņa saka, zina, kas ir, tu neticēsi, kas man notika. Es tur virtuvē darbojos, un man nokrita nazas un iedūrās pēdā. Un man liekas, cik ļoti mēs tā kā paši no tā, ko mēs vairāk baidamies, ka tas reāli notiek, tāpēc, ka mēs īstenībā ticam, ka tas notiks, ka tas varētu reāli notikt. Mana roka tā griež tik veiksmīgi, ja, ka vienkārši es redzu, ka man tas nas, un es vizualizēju to, kā viņš nokrīt. Un es tik ļoti tam pieķeros. Un tāpēc notiek bieži vien, man bija tāds jautājums, mums viena meitene piedzemdēja bērniņu, un viņa teica, ka notika viss, no kā es baidījos. Bērnam izlauz gūžu tur dzemdībās, vēl kaut kas tur notikās, norauj pienu, kaut kādas tādas lietas, no kā viņi ļoti baidījās. Un reāli. Es pēc tam aizdomājos, bet pagaidi. Es pēc tam atradu man kaut kā, tā kā nejauši, ja. Bībelē bija teksts par to, ka bailes, ka īsti mīlestība izdzem bailes, un bija kaut kāda viena cita rakstvieta, kur teiks par to, ka taisnājam nenotiek tas, no kā viņš baidās. Jā. Bet es pēc tam sapratu vienu lietu, kad klausījos vienu podkāstu, kur bija teikts par to, ka, ja ir bailes, tad 100% tas nav no Dieva.
Vienkārši, ka cilvēks nav tā kā atbrīvojis kaut kādu sfēru, kad ar viņu bērnu varētu kaut kas notikt, vai ka man būs tāda slimība. Un ir cilvēki, kur tur saka, ka tur, nezinu, mana mamma nomira no vēža, mana vecmāmiņa nomira, tad es arī nomiršu. Ka tās ir tādas bailes, ko tu īsumā, tā kā tev vajadzētu strādāt ar to. Es dzirdēju vakar arī vienu liecību par to, kad sieviete, viņa teica, kad esot dažādas tās tā kā bailes, kuras mēs būvējam uz to, ka tā ir trauma patiesībā. Kad sieviete viņa teica, ka es redzu sapņos, viens kristietis tulkoja sapņus, viņš skaidro, un viņa teica, es redzu, ka mani bērni noslīk. Un tad viņa analizēja šo situāciju ar šo cilvēku, viņš teica, ka patiesībā, ka viņai izrādījās, ka viņa bērnībā pati bija gandrīz noslīkus, un ka viņa savu traumu projicēja savas bailes uz bērniem. Un tad viņa strādāja pie šīs traumas, un viņa sot vienu dienu zvanīs, un viņa saka, zini, kas notikās šodien? Es jau reiz sēžu un klausos, domāju, tā man bērni noslīk. Nē, izrādījās bija tā, ka viņai tiešām bērni, baseinā tur kaut kāds bija noticis, kaut kāds tāds, ka viņi gandrīz varēja noslīgt, bet sanāca, ka viņi tā kā tika izglābti veiksmīgi. Un viņi prasa, vai viņi nenoslīg, tāpēc, ka es tā kā ar to strādāju, es tā kā fokusēju uz to, lai atbrīvotos no šīs no bailēm, no traumas, no šīm, kad es tā kā gaidu, ka tas notiks. Un viņš teica, jā, ka ja tu nebūtu strādājis ar savu traumu, ar savām bailēm, kad iespējams pat tiešām viņi tā kā būtu noslīkuši, kad cik ļoti mūsu kaut kāds, redz, tā tēma par grūtībām, ja, par kārdinājumiem, par to, ka cik ļoti mēs reizēm paši tā kā nerisinot savas traumas, savas grūtības, savas kaut kādas, ko mēs esam dzirdējuši senāk, vai mēs esam dzirdējuši, ka citiem tā ir, tur, nezinu, neveiksmīga laulība vai vēl kaut kas, ka mums īstenībā ar to, ka mēs to pieņemam, ka mēs sākam ticēt, ka tas tā, ka man arī tā būs, kad es arī neaprecēšos, jo man tur visi radinieki, to it kā veido pasauli, ir filmas par to, ka tur pirmā laulība neveiksmīga, kaut ko tādas it kā murgains idejas, vai ne? Kāpēc tu domā, ka ar tevi tāpat būs? Bet tas arī ir tā tēma, ko mēs arī agrāk apskatījāmies, vai ne, par to, kāda dzimtas situācija. Bet mēs varam ar to strādāt, vai ne? Bet ja mēs izvēlamies strādāt ar to, tad paskatīties, kāpēc, no kurienes tas nāk, un tad mūsu ceļš var būt tapt izmainīts. Protams. Un cik svarīgi ir paskatīties tātad bailēm, situācijām, kas atkārtojās tieši viens no tā, kā var iziet cauri grūtībām. Tā tad ir paskatīties reāli uz to situāciju un strādāt ar to. Tieši tā, to, ko tu saki, kad grūtības būs, tāpēc, kad mums tā kā, lai cik tas varbūt izklaustos tā, no psiholoģijas puses tā izklausās, ka tur tā kā tas ir tavs signāls, kas runā. Bet īstenībā tā arī ir, kad, kad mēs savās, medicīniskās analīzēs redzam kaut kādus signālus, tāpēc, lai mēs tā kā pārtrauktu to, lai mēs pievērstam uzmanību, vai arī mēs, kad atkārtojas kaut kādas lietas, vai ka man tur, viss kaut kas var būt, ka tur tās pašas grūtības, ka tur, atlaiž man no darba, vai es nezinu, vai man neveicās, nevaru tur, attiecības izveidot. Ka man kārtējo reizi ir neveiksmīgas attiecības, ka, piemēram, es tur nejauši satieku atkal alkoholiķi, ka tas patiesībā signalizē par to, ka man ir šis līdzatkarība, piemēram, modelis, vai ka es pats esmu atkarīgs. Ka es to pats nevaru ieraudzīt, ja man viss iet gludi. Varbūt arī gludi iet, tāpēc, ka esmu ideāls, bet, man liekas, kurš ir ideāls? Katram savas sfēras, vai ne? Vai naudu, es vienmēr pazaudēju naudu, tur, Atkal aizņēmos un atkal pazaudēju, vai es atkal... Mums ir cilvēki, kuri strādā ārzemēs, un viņi katru reizi atbrauc mājās, un viņi to naudu vai nodzer, vai viņiem pēkšņi ir kaut kāda slimība, vai pēkšņi tur remonts, vai kaut kur viņi aiziet. Un viņi vienkārši tā kā tukšām caurā maisā, ja, ka varbūt tas signāls ir, ka tu nepareizi, vai no nepareizā avota ņem tās finanses, ar nepareiziem cilvēkiem tu saisties, vai tev vispār ir nepareiza domāšana par naudu, piemēram. Es īstenībā šobrīd skatos tādu seriālu, kas ir krievu. Varbūt ne tas labākais piemērs, bet viņš saucās Trigger. Un tieši par vīrieti, kurš ir tā kā psihoterapeits. Un pie viņa nāk cilvēki, jo viņš ir slavens ar to, ka viņš ļoti ātri spēja atrisināt situācijas. Un tas seriāls ir par to, ka parāda konkrēti cilvēku situāciju, un tad, kad cilvēks aiziet pie viņa,
Un viņš ar tādām ļoti interesantām lietām cenšas ātri saprast, kāpēc tev ir tāda trauma, kāpēc tu tā rīkojies. Un man tas liek paskatīties īstenībā arī, reāli tā ir tā situācija, kā Dievs grib tev strādāt. Jo ir citi, kas iet uz terapijām, vai nevar sēdēt 10 šitās sesijas un vēl nezinu runāt un mēģināt atklāt. Bet ar Dievu patiesībā ir tā, ok, ja tu tagad saki Dievam, es gribu ar to strādāt. Tas uzreiz es atverās. nesaku, ka uzreiz, jā, bet katram ir savs laiks, jo Dievs īstenībā negrib tev uzlikt vairāk nekā tu spēj panest. Un ir konkrēta situācija, tu spēj tik daudz atrisināt to skatu punktu, un tad Dievs tā vairāk un vairāk paver atkal kaut kādas situācijas, piemēram, no tavas dzīves, lai tu tiktu galā ar to, un tad viņš daudz vairāk tev pilnībā grib dziedināt atkal. Un tas man tiešām tā arī palīdzēja paskatīties, ka tomēr katra cilvēka dzīvē ir situācijas. Mums tās katram var dažādas būt. Jā, kā tu teici, citi nevar izveidot tur attiecības, vai tādas neveiksmīgas, vai ne tas labākais piemērs no attiecībām. Un ir tik dažādas situācijas, kur atkal kaut kādas vecāku rīcības, tur, piemēram, kur atkal par karjeras jautājumiem, vai ne, kur cilvēks vienkārši nespēja būt veiksmīgs, vai atkal nosoda kaut kādās lietās. Un tas tā liek paskatīties, kur mūs ir ietekmējuši citi cilvēki, un mēs nevienmēr paši varam tikt ar to galā, un tāpēc mums vajadzīgs, lai Svētais Gars mums atklāj un palīdz paskatīties, kura no tām situācijām atkal mūs ir iespaidojusi. Vai tas ir bijis bērnībā, vai kāds cilvēks kaut ko pateicis, un tāpēc ir šīs grūtības, kurām tu atkal un atkal esi gājis cauri, un kamēr tu reāli nesaproti, kāpēc tu esi rīkojies, kāpēc tev tas sāpina un aizvaino, tikmēr būs grūtāk. Bet, ja tu saproti, ok, es zinu, ka tā ir lieta, kas man atkal sāpina, vai ne, es esmu iedzīvojusi tādu lietu, un man ir jāmācās veidot atkal cits ceļš. Piemēram, ja tu neesi kādam tur uzticējusies, tu mācies uzticēties, vai ne? Un tā, jā. Kas tev vēl varbūt par piemēriem praktiskiem? Es gribēju teikt, ka mēs pirmais lūkšana mēlēs. Bet, redzat, mēs pacēlām tagad tādu tēmu, kur lūkšana mēlēs nevienmēr palīdzēs. Viņi var tā kā pacelt kaut kādu jautājumu. Bet tad, kad, iespējams, ka arī tas ir viens no elementiem, kas ir labi, ar ko ir sākt. Kad otrs, kas mums vajadzīgs, lai grūtības pārvarētu, dziedināšana. Vai ne? Tā ir mana interpretācija par to, ka reizēm man nepietiks tikai, ka es pats izdomāju, kas es parasti, piemēram, parasti lūdzos, un tad man viss atrisinās. Ka sapnī tev var Dievs atklāt, ka tu esi brīvs no tā, un ka tev nākamajā dienā tu jūti to reāli. Var, protams, caur roku uzlikšanu, kad cilvēks uzliek svaidīšanu ar eļļu, ir encounteri, ir kaut kādi retrīti, ir kaut kāda lūkšana, kaut kāda seti. Kad ir kaut kāds process, kur iesaistīts vēl kāds cilvēks, sarunas arī var dziedināt, aizlūkšanas. Tās formas ir kā nianses līdzīgas, bet pēc būtības, ka to mēs varam nosaukt, ka tev nepietiek, ka tu mājās vienkārši aizlūdz, ka reizēm ir lietas, kuras vienkārši tu vari saņemt pats, un ir lietas, kuras mums ir vajadzīga palīdzība no citiem cilvēkiem. Un tad vēl viens no tādiem labiem ieročiem, kur patiesībā tu jau arī teici, mēs it kā parastā sarunā, ja kāds būtu klausījies, viņš varētu dzirdēt. Tu teici par to meklēt Dievu mieru, ka tu vienkārši nomierinies. Es nomierinos. Kad vienkārši saprast to stop. Esmu aizrāvies. Kad vienkārši apstādināt sevi, savus darbus, savu skriešanu, savu, ēšanu, rīšanu, runāšanu, attiecības, tūsiņus, kad mēs arī kā kristieši varam tajā ieiet, ka mums ir ciemiņi, mums ir tur mājas grupas, mums ir visādas grupas. Tik daudz pienākumu, darbības. Mēs varam no rīta līdz vakaram būt aizņemti, ka mēs tā kā arī mākslīgi paši sev radam, un mašīnā mums ir radio, un mājās mums ir YouTube kaut kāds, tad mums ir podkāsti, un mēs klausamies, un mēs it kā tā kā patiesībā nepaņemam sev laiku, lai Dievs varētu uz mums tīrā veidā runāt, ka mēs ieslēdzam tādu mākslīgu. Tas ir arī labi, tie ir periodi viss vajadzīgi, jo patiesībā tas jautājums par tām grūtībām, ja mēs neizejam cauri visiem periodiem, mēs neatšķiram. Lai mēs iemācītos atšķirt, mums ir visam jāaiziet cauri. Sliktām lietām un labām lietām. Ja mēs nevaram pateikt, kad, piemēram,
šī bībele ir laba, tāpēc, ka es pirms tam tur 13 gadus lasīju citas visādas bībeles, un tagad es redzu, ka šis man tiešām palīdz. Kad, bet, ja es nebūtu izlasījusi tās 10 gadus, tās 5 bībeles, tad es vienkārši nebūtu līdz šo novērtējusi. Nu, kad visas, es uzskatu, ka mums visas tās lietas ir vajadzīgas tur. Nāk par labu. Jā, kļūdīšanās sapņos. Nu, visādi šitādi te mazie tādi murdziņi, visādi murdziņi mums ir vajadzīgi, lai mēs novērtētu to, ka mēs šonakt varam gulēt labi, piemēram, kad ir sezonas vienkārši. Bet, ka mēs varam apstāties un, piemēram, meklēt Dievu mieru. Vienkārši viss. Dievs, ko tu vēlējies man teikt? Ja īstenībā es sapratu arī to, ka bieži vien tas nogurums un visas tās grūtības nāk no tā, ka mēs galvā vienkārši paši cenšamies tikt galā, izdomājam visādas situācijas. Un es jau saprotu, ka es jau esmu nogurusi no tām domām. Un pagājušajā nedēļā, laikam, aizpagājušajā nedēļā es arī biju aizbraukusi uz laukiem. Un es saprotu, ka es esmu vienkārši tik nogurusi, ka es neko vairāk negribu, kā vienkārši gulēt un apgādāt. Vienkāršas lietas. Nu, jā, būt klusumā, būt mierā un vienkārši apstāties, nedomāt par ikdienas lietām, situācijām, bet šī lieta īstenībā ir tā, kas mūsdienās jau tajā visā skriešanā un steigā ir tas, kas mums pietrūkst visvairāk. Apstāties, būt klusumā, un mēs īstenībā, es pati zinu no savas pieredzes, es pat īsti nemāku būt Dievu priekšā klusumā. Man vienmēr šķiet, man kaut kas jālūdz, man kaut kas jāsaka, kaut kas tāds. Tu vienkārši šeit, kā es vienkārši tagad sēdēšu klusumā, gaidīšu uz Dievu? Nu tāds, nu tas arī ir vajadzīgs, bet tas tāds labi. Es mācos, es tagad paklusēšu. Un tajā arī ir kaut kāda savu burvība, tāds šarms, ka tu saproti, mācies būt kopā ar Dievu un dzirdēt viņu. Patīk tā doma. Nevis pat tā domiņa ir tāda, bet par to, ka mēs, domājot savus risinājumus, mēs it kā neļaujam Dievam risināt mūsu lietas. Ka mēs apsēžamies, es vienkārši nesen lasīju par no Romiešiem 14, tur ir tā doma par soļa krēslu. Nu, tad, kad tu apsēdies tajā un tiesā savu lietu, tad neļauj Dievam dot savu risinājumu. Tad, kad mēs esam aizņemti, es tur palasīšu to, izdarīšu to, aiznesīšu tur, redz, kur es jau esmu tā kā risinājumā kaut kam. Jo īstenībā, kāpēc mēs vispār strādājam katru dienu? Kāpēc mēs vispār esam kustībā katru dienu? Pēc būtības mēs risinam jautājumu, ka man nav miers. Mēs it kā visu laiku aizliekam ciet to visu, mēs tā kā aizpildam to laiku, jo, Dieva vārds saka, Marta un Marija. Jā, tas labs piemērs. Kad apsēdies un nomierinies. Tas, ka tu nenopirksi tās salveces ar peonijām, šodien. Bet vai nekas nenotiks, tev viņas vajag. Jautājums ir, vai tu vienmēr tā rīkojies. Ka tu nevar apstāties. Protams, kad ir vajadzīgi cilvēki, kas saklāja galdu, bet ir vajadzīgs arī, ka tu kādreiz nomierinies un beidz klāt to galdu. Kad tev atrod sev laiku arī, nebūt kontrolē, tā teikt, visu laiku par tām rīcībām, darbībām, situācijām. Jo redz, kas notiek ar cilvēku, kurš visu laiku ir aizņemts, kurš klāja galdu. Viņš to dara no rīta brokastīs. Pēc tam viņš aiziet uz darbu, un viņš tur sakārto to, izdara to, man ir pusdienas tas, lunchbox tāds, tas, tur es sildu tev, tu tur nepaēdi to, tur, pēc tam tu strādā tur kapā, kapā klaviatūru, pēc tam tu atnāc mājās, vīram jāuztais tas, bērnam tas ir tas tur, pēc tam vakarā tur, nav novākts, mēs vācam to, es atceros sieviešu pasākums, pērkam salvetes, ņemamies tur, trauki nav tādi, vēl kaut kas, un pēc tam tu aizēji gulēt, un tāds, pagaidi. Es šodien visu dienu vienkārši skrēju. Kad jautājums par, Marta, viņa jau, mums ir vajadzīgs Martas. Jā. Bet ne jau, ka viņa strādā 24/7 ar lietām, kuras tā kā, bez kurām reizēm var iztikt. Nomierinies 1 stundu. 1 stundu pārēj Marijas režīmā. Vai ne? Tieši tā. Tas ir tas laiks, ko mēs varam to meklēt, Dievu mieru, kad reizēm vienkārši mēs risinam un mēs ejam uz darbu, lai mēs vienkārši tā kā būtu aizņemti. Reizēm mēs nevaram tiešām, ja mēs pavadītu tur stundu no rīta ar Dievu, vai viņš mums dotu ātrāk, īsākā termiņā to pašu, ko mēs paši izdaram ilgākā laikā. Pareizi? Man liekas, tas būtu daudz svētīgāk, ja mēs daudz vairāk pavadītu ar viņu laiku, atlikt malā. Viņš kompensētu, vai ne?
Tas ir viennozīmīgi, tikai jautājums, vai mēs vēlamies. Es pats zinu, kad ir reizēm grūti. Es negribu, tā, bet tas ir no savas kaut kāda ego, no tā, ka tev atkal tu saproti, ka tev ir jāatklāj kaut kādas lietas, kur tu nevari, kur tu negribi. Un reizēm šķiet, ka tev sanāk tik daudz sūdzēties, ka tu vispār negribi domāt par to. Bet mums vajadzīgs ir tas tēvs, kas saka, come on, es tev palīdzēšu, tev gribu palīdzēt visā tajā, bet tu gribi pats tā, ka tikt ar visu galā. Mēs neesam pieraduši ādot tās lietas, ko mēs nespējam. Tev ir bijis tā no rīta, tu piecelies, un tu saproti, ka jāsāk uzreiz presēt. Ja es tūlīt nepaspēšu, cikos man jāceļās, kad mēs no rīta vienkārši skrienam. Ir tādas dienas jau, jā, ka tev šķiet, ka tu jau kavē, jau tikko laika pamodies. Vispār, vai ne? Vat es to gribēju teikt, ka tu esi pirmā doma, kas tev ienāk, es jau kavēju. Jā. Un tu lec ārā, tur jau... Man ir bijis tā, ka es saprotu, ka es kaut ko iepriekšā dienā neesmu izdarījusi. Un kad es no rīta ceļos ar domu, kad šodien, kad man stāv tas Goliāts vienkārši jau pie gultas un gaida, ka es celšos augšā. Nu, reāli vienkārši, kad... Un es kaut kā noķēru tādu domu, kad stop. Jo man ir traģiskāks, tā ir mana atbildība, ko es neesmu izdarījusi, jo patiesībā man vieglāk ir, ja es vienkārši apstājos un seju vienkārši palasīt Bībeli no rīta. Jā. Jo tad, kad tu saproti, ja tu esi ielādējis savu aplikāciju galvā, sirdī, it kā rakstīts, ka viņa ir, kad es rakstīšu. Bet jautājums, ja tu gribēsi, ja tu ļausi, tad es rakstīšu. Ja tu esi iekačājis savu aplikāciju iekšā, tad nāk tā rakstvieta. Bet ko tev var darīt mirstīgs parasts cilvēks? Ko cilvēks tev var tādu izdarīt? Un tad tāds man ir tā diezgan bieži bijis, kad es saprotu, ka es, piemēram, es reizēm neķeros pie darbiem klāt, jo viņi ir pārāk mazi. Es negribu tērēt tagad, kamēr man tur dators ieslēgs, es izbaudu dienas, kad es neieslēdzu datoru. Un es zinu, tagad es ieslēgšu datoru, blā, 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 man aizies laiks, un es pēc stundas sapratīšu, ka es to izdarīju 2 minūtēs, un tad viss tur, un tad es pēc tam ieiešu tajā datorā, un tad es netikšu ārā. Un tāpēc es reizēm nemaz neslēdzu datoru iekšā, kamēr man ir pārāk maz ko darīt. Un tas noved līdz tam, ka reizēm man saskrien pēkšņi tik daudz, jā, ka man jau jālūdz Dievs ir palīdzēt. Es saprotu, tas balans, bet ir tas, ka tu nevari nekad prognozēt, cik tev daudz būs. Un tad man ir tās dienas, kad ir milzīgs apjoms. Man atsūt, piemēram, nezinu, man vakar atsūtīja, man ir jāsaliek tur 70 lapas, man ir jāpārvērš par normālu materiālu. Ir Word teksts, man viņš ir jāuztais, lai man viņš būtu vektoros un noformēts, un viss vienāds. Man ir 200 lapu katalogs, un man tur 50 lapas jāpieliek klāt, vai 70. Un es vienkārši saprotu, es negribu celties rīt, lai ķertos tam klāt, un tad es saku, nē. Es no rīta būšu savā režīmā, kurš man bija tad, kad man bija 2 minūšu šis darbiņš, un tagad man ir tur 8 stundu darbs priekšā. Es tik un tā. Un es īsumā vakar, es apstrādāju 28 lapas, un es godīgi teikšu, man no rīta likās, ka es nepaspēšu to izdarīt. Nu, reāli. Bet es nē, un es domāju, labi, izrēķinām sliktāko scenāriju, kā parasti cilvēkiem patīk. Tā, tagad man zvanīs priekšnieks un prasīs, kur ir izdarītais darbs. Un tad es vienkārši tā iztēlojos to situāciju, un es domāju, viņš jau man neko nevar izdarīt pēc būtības. Kas ir trakākais, kas var notikt darbā? Viņš pateikt, tu esi atlaists. Bet tas jau būtu. Ja tas tevi nebiedē, ja tu nebaidies no tā, ka tev atlaiž, tad nekas jau nevar traģiskāks tā tad notikt. Nu, ko viņš izdarīs? Viņš sāks kliegt. Tu vienmēr vari nospiest uzlikt klusumu, nezinu, izslēgt, vienkārši aiziet uz citu istabu. Ja mēs tā reāli paskatāmies, tad cilvēks mums neko nevar izdarīt. Vēl jau vairāk pa telefonu. Protams, tad, kad, piemēram, tu izdari kaut ko nepareizi, un tad priekšnieks atver tev durvis un atnāk, un tev skatās, un viņš jautā, tagad atvainojies. Un tad gan es saprotu, ka viss sarkans, un tāda ir lielāka cīņa. Jā. Bet tad, kad mēs dzīvojam tādā, attālināti, tad tas ir pirmais solis, lai mācītos to, ka tas ir tikai cilvēks. Un tu esi cilvēks. Ka vienkārši tā kā, bet taisnajam
taisnajam visas lietas nāk par labu. Romieši 8:28. Jo viņš pēc Dieva nodoma ir aicināts. Tā kā es domāju, ka Dievs gribētu, ka mēs kā dēli no rīta aizējam pie tēva. Tad mēs sāk raudāt. Bet vispār par to laiku jautājumu par visām, kam mēs atvēlam. Protams, ir tas scenārijs un teksts par to, ka laiks vien ir vienmēr, bet kam mēs izvēlamies. Visu laiku. Ja laiks ir visu laiku, viņš būs, un jautājums tikai, kur ir tava prioritāte. Un reizēm, kad ir šīs dienas, tad, kad ir skriešana, pienākumi daudz, protams, ir tas, ka tik un tās realizēt savu šo garīgo maltīti, sākt ar to, ka tu nomierinies, nevis tu pakļaujies tam stresam. Jā. Un tā lieta ir arī tāds, ka tu apzinies, ka tu esi kontrolē par laiku, nevis laiks kontrolē tevi. Man liekas, ka tas ir svarīgi saprast, kad tāpat reizēm, kad tur, nezinu, šķiet, ja tu brauks uz 120 vai ko, ka tu šķiet, ka tu baigi ātri tur nonāc, vai ne? Tāpat tās ir tās 2 minūtes reizēm, kurš tev tāpat tās ceļa laikā tev aptur kaut kur gājējs vai vēl kas, un beigās tur tā mašīna. Un atbrauc tev garām mašīna, vai ne? Tas ir tāds mans, bet esi tajā miera stāvoklī, jo Dievs tiešām grib tev vadīt. Jautājums, vai tu viņam ļauj, vai tu ļauj viņam tev palīdzēt. Un tad, kad tu praktiski sāks domāt, ok, es neko nekavēju, man Dievs palīdzēs, es izdarīšu to lietu, un tāpat tās, kā tu saki, vai ne, kas tev var notikt? Vienkārši apzināties, ka tev ir vara par noteikt savu kārtību, savu dienu, jo tad, kad tu pakļaujies tam stresam, skrējienam, tu pat reizēm nepamani, ka tu jau esi tā stresa bumba, kas streso visus apkārt. Stresu, vai jā. Bet mēs esam aicināti dzīvot atkal mierīgāku dzīvi un tiešām būt kontrolē par visām situācijām un tādā, ko tu, protams, vari ietekmēt un ko tu nevari, tu ļauj vienkārši nāc Dievu priekšā, runā un lūdzu palīdzību. Un viena no tām lietām, ja kāds vēl sāk strādāt kā, pats uz sevi, mēs ar Danutu esam pašnodarbinātas abas divas. Vai ne, freelancer. Vēl grūtāk tā laika menedžments ir vēl sarežģītāks. Tas ir tāds jautājums, jā, bet to praktiski tāds padoms ir, protams, tev ir jāapzinās, kā tu pats plāno savu laiku un kur tu to velti. Un viena no tādām lietām arī, ko man kā iedrošinājums un Dievs pats arī ir teicis un caur pravietojumiem vienkārši ir tev kāda situācija, nāc pie Dieva un lūdzu palīdzību. Un tā ir, un es katru reizi saprotu, ka es neko nevaru šeit darīt. Es vienkārši nāku, lūdzu un atzīstu, vai ne? Jo man liekas, ka to, ko es izmantoju darbā, es vienmēr pasaku, man šodien nepietika laika un es šodien neesmu izdarījis. Un vienkārši atzīt savas kļūdas. Patiesībā man ir tā, ka strādāšanai attālināt un strādāt pie datora ir daži nianses, kur ir grūtāk, ka, piemēram, tev atsūtīts digitāli materiāls, kas tev jāpāraksta. Kad ekrāns vienmēr ir pa mazu, vai ne, kad drukāts materiāls būtu ērtāk. Es to ļoti izjūtu, jo man ir ļoti bieži jāpārnes teksti, tā kā citā formātā. Cik ļoti grūti, un es redzu, cik ļoti bieži es pieļauju tur kļūdas. Man atsūta Excel tabulu, tur, es nezinu, 50 cilvēkiem jāuztais darba kartiņas. Es tik un tā, lai kā es ietu cauri to digitāli, tev ir grūti kā pārstāvēt. Es tik un tā vienmēr pieļauju kļūdas. Jo es tik ļoti koncentrējies uz to lietu, ka tu neredzi jau tādas kaut kādas nianses. Un iedomājies, man bija nesen tāds gadījums, ka man, pirms mēneša, man atsūtīja failu, tur man vajadzēja, es neatceros, cik tur bija 20-30 kartiņas uztaisīt, un es arī tajā pusē viņi uzticējās man, jo, viņi tā saka, es maz kļūdas pielaižu, bet viņi aizsūtīja drukāt un neviens nepārbaudīja. Jā. Un sanāca tā, ka man pēc kaut kādām 3 nedēļām atnāca e-pasts ar to, kad atsūtīja, ka 5 cilvēkiem ir nepareizi sajaukti dati bija. Un viņi jau bija izdrukājuši. Principā uzņēmums zaudēja finanses manas nenovidības dēļ, jo tā jau redz nav viņa problēma, ka es nevaru pati izdrukāt un iet cauri atķeksēt ar roku vai nav pārbaudīt. Sanāca tā, ka es nokopēju to tabulu, Excel vai ne, Excel vienu aili, un viens izkrita kaut kur ārā. Es nezinu, kā tas gadījās, bet reāli viens izkrita un visi pagāja uz augšu. Un sanāca tā, ka 5 cilvēkiem bija nepareizs kartīts uztaisīts,
Un tad ir tas, kad es vienmēr cenšos rakstīt, kad es ļoti atvainojos. Nu, kad tā ir mana vaina un ka es centīšos to labot, cik vien ātri iespējams, bet reāli tā sajūta, ka tev atsūtās korekcijas, jo korekcijas nāk tad, kad tu esi nokļūdījies. Tas ir briesmīgi. Un es redzu, cik ļoti, nu, piemēram, mūsu bērns, 5-gadnieks bērndārzā aizvakar sataisīja tādas, viņi bija nepaklausīgi, viņi 3 reizes dienā dabūja sēdēt uz pārdomu krēsliņu, viņi bija tur trokšņos un tam līdzīgi. Un tas būtu viss sīkums pie tā nosacījuma, ja audzinātāji vakarā, kad viņai gāja pakaļ, nebūtu pateikusi, kad viņai jāatvainojās rīt. Un mēs ar viņu vakarā runājām par to, ka, nu, vajadzētu tā kā atvainoties un tam līdzīgi, un bērniem tas ir šausmīgi sarežģīti. Un mēs izrunājām viņu tā, jā, es tur samīļošu un piedod tur tu un piedod, un es uzvedos tur nepieklājīgi un vēl kaut ko. Viņi pat nevar definēt, ko viņi vienkārši nemācīja uzvesties, viņas, nu, saņēma tās piezīmes vienkārši visu dienu. Un no rīta mēs aizējām uz dārziņu, un es vēl no rīta teicu, nu, kāds tev šodienas uzdevums ir, un tev vajadzētu šodien atvainoties, un audzinātāji mēs iesim iekšā, un tad tu pateiksi, kas tev jāsaka, un ko tu teiksi, es pārjautāju, jo tāpēc, ka cilvēks vienkārši nespēj savākt savas emocijas, un tas ir ļoti emocionāli vienkārši, tas nekas traģiskāks nevar būt, kā aiziet kādam atvainoties. Un mēs aizējām no rīta, un iznāk audzinātāji tādi, nu, jūs parunājāt, pateicis, kas, nu, jā, mēs zinām, kas jādara, un tam līdzīgi, un tas, nu, Anģelika, nu, tā kā, nu, tavs izgājiens. Un viņa vienkārši, nē, un nolien lejā, un viss viņa vairs nobloķējās, ka viņa nevar atvainoties. Un es zinu, kāda ir tā sajūta, ka vienkārši tev cilvēks tevi skatās un saka, vai tu esi to izdarījis. Cik grūti mums ir atzīt, ka mēs esam, tā bija mana kļūda. Un tāpēc, kā censties tā kā atzīt, nu, viņai izdevās atvainoties ar otro piegājienu, un tā viņa tur tad aizgāja uz grupu. Tā kā visa pasaule būtu redzējusi, ka viņa ir tā kā kaut kāds grēcinieks vai ne, kad visi skatās, cik vien iespējams uz viņu. Briesmas. Vienkārši tas no malas tas liekas kaut kādā ziņā tā, nu, uzjautrinoši un tā, un bērni, viņi tādi tīri un nevainīgi un tam līdzīgi, cik ļoti, nu, un mēs pat rīkojamies, mums ir ļoti grūti. Patiesībā es gribēju mazliet pārlikt uz vienu citu. Es nesen saņēmu tādu kā atklāsmi. 2. Mūzes grāmata 33. Tur ir rakstvieta par to, kad Mūzes viņš bija sasits plāksnes un viņš runāja ar Dievu, un Dievs jau gribēja iznīcināt jau tautu un tam līdzīgi, un Mūzes aiziet kalnā, viņš runā, un Mūzes saka, rādi man lūdzu savu godību. Un es īstenībā pārlasot 18. pantā, 33, 18, 2. Mūzes, tur ir teikts, un Dievs teica, es likšu savai godībai iet tev garām tavā priekšā, un es saukšu tavā priekšā tā kunga vārdu. Un tālāk, kas notiek? Man bija tāds jautājums, dzirdējis gan dziesmās, gan lūkšanās par to, kad, redz, kur ir 22. pants, pēc tam tālāk. Un notiks tā, kad mana godība ies tev garām, es likšu tev stāvēt klints spraugā. Un iztēlojies, ir kaut kāda klints, ja? Un tur ir kaut kāds, nezinu, maza sprauga, un viņš ieiet tajā tā kā ķīlī iekšā tajā spraugā. Viņš ieiet, es likšu tev stāvēt klints spraugā un sekšu pār tevi savu roku. Tātad Mūzes ieiet tajā spraugā, un viņš vēl uzklāja virsū savu roku. It kā viss apkārt ir akmens, klints, ja, un viņš uzliek virsū viņam. Un sekšu savu roku, līdz kamēr būšu pagājis garām. Man liekas, kas tas tāds bija? Mūzes saka, es gribu redzēt tavu godību. Un tad Dievs ieliek Mūzu klintī, aizspiež ar pirkstu ciet, un tagad es iešu garām. Un tu neskaties un vienkārši esi tur. Un es sapratu vienu lietu. Tā varbūt ir mana interpretācija par tēmu, bet es uzskatu, ka, nu, klints, ja, ka tas ir, nu, tā kā Dieva vārds, Dievs, un ka viņš tā kā tev jābūt, ka viņš tev ir viss, tu esi iekļauts tajā. Kad, ka godība var nākt tad, kad tu esi iekšā Dievā reāli. Nu, tu esi tā kā iemūrēts viņā visā. Ka klints vai ne, nams, kas būvēts uz klints, tas ir uz šajā gadījumā Jēzus Kristus, kad tas ir pamats, kad tu dzīvo Dieva atklāsmēs. Tu esi ar viņu. Un kad godība var nākt
tad, kad tu esi reāli viņā, tu nevari savādāk redzēt Dievu godību, saņemt, būt pārklāts. Kad reāli, un kad es pacelšu savu roku, tu mani redzēsi no muguras, bet mans vaigs nebūs redzams. Un Mūzes pēc tam spīdē, viņš nonāca no kalna lejā, un viņš bija tā kā apgaismots. Cik ļoti gribētos, jā? Bet redz, ka mūsu grūtības tik ļoti, mēs ļaujam grūtībās būt tik ļoti atkailināti. Mēs ļaujamies būt apsūdzētāji, mēs ļaujamies būt apsūdzēt, mēs ļaujamies vienkārši būt tā kā, neaizsargāti, jo mēs neieejam klintī, mēs neejam iekšā, lai Dievs vienkārši, lai viņš varētu svētīt šo visu, ka tu esi drošībā. Vienkārši, man vispār liekas, šajā stāstā, iziešanas stāsts, ja, kur ir teikts, ka pēc tam, man liekas, jaunā derība runā par to, ka klints, kura gāja mums līdzi. Kā var tā būt? Un kas tas ir, ka klints gāja līdzi Izraēla tautai, kad viņi gāja ap kalnu, bet kalns gāja viņiem līdzi. Cik ļoti Dieva vārds, viņš satur tādus noslēpumus. Un tā kā noslēpumu, bet ar nosacījumu, ka tad, kad tu vienā reizē lasīsi, tu redzēsi, kas ir uzrakstīts. Cik kaut kādā ziņā apvērsti, absurdi, vienkārši redzami, ka tev ir tik daudz jālasa un tik daudz jābūt Dievā, lai tu redzētu to, ko tu lasi. Īsnībā starp rindiņām arī, ko Dievs tā grib atklāt. Es nezinu. Bet par to Dievu godību un to klintu īsnībā Dievu godība ir tik liela, ka mēs parasti nevaram izturēt to. Un es zinu, ka es arī šo rakstiet kaut kad esmu skatījusies un pētījusi, bet tad neatceros visu arī to būtību, bet tas tiešām ir tāds, kur būt tajā Dievu tuvumā īstenībā tas ir tāds arī darbs ar sevi un ka tiešām būt tajās atklāsmēs, jo mums Dievs tiešām jau ir devis tik daudz lietas. Jo redzi, Mūzes, viņš iestājās pa tautu. Tas ir tas, ko tu teici, ka mēs esam Dievam līdzstrādnieki. Bībele saka līdzstrādnieki, ka Dievs, ka viņš dalās ar to, ka mēs esam sadarbības partneri. It kā Dievam, kādas līdz mums tur? Kas mēs esam? Vai ne? Dāvids vispār viņš tur raksta un Ījobs un viss tur esmu tārps, es tur esmu nezinu kas, tur Jēkabs, tur mazais, tur tārpiņš. Ka cik ļoti patiesībā mums droši vien ir jānonāk līdz tam līmenim, ka mēs atzīstam, ka mēs reāli neko nevaram paši. Kad Dievs mūs ir pieņēmis darbā, ka tikai viņš kā priekšnieks mums, ka reāli tad mēs varam būt ieslēpti viņā, ietērpti, pārklāti, kā 139. psalms saka, ja, kad no augšas, no apakšas, no visām, ka mēs esam tādi mazuļi vienkārši, mēs esam ieskauti iekšā. Ka gadījumā, ja mēs neesam viņā, mēs vienkārši grūtībās, mēs varam neizturēt grūtības. Bet ir īstenībā, runājot, piemēram, par grūtībām, Dāvids, kur viņa pluss bija tajā, ka viņš visu laiku atzina to. Viņš reāli atzina, viņš teica, es esmu sagrēkojis, es tur esmu, esmu padevies, es tur mudinu savu miesu, tur cēlies, pats uz sevi runāja reāli virsū, vienkārši tur cēlies man dvēseli, tur slāvē to kungu, kad es esmu noguris, es gribu, lai man ienaidnieki nomirst, jā. Es jau esmu īstenībā, man liekas, runājuši par to, ka cik ļoti svarīgi Dievam, ka tu atnāc vienkārši atzīst, ka es esmu reāli izgāzies. Vienkārši es gribēju pats, un es reāli izgāzos. Un ka tad var Dievs vienkārši tevi pacelt, jo tāpēc, ka, ja nē, tad tu esi tas tiesnesis, tu spēlē Dievu lomu, tā kā. Tu pats sēdies un pats spriest tiesi. Tas ienaidnieks tur, īstenībā Bībele saka, ka ienaidnieka sadaļa pieder man. Kad es tikšu galā ar taviem ienaidniekiem, kāpēc tu pats gribi viņiem tur? Tieši tā, īstenībā Dievs savu godu nevienam nedos, un jo tu ātrāk sapratīs, ka viņš grib ar tevi sadarboties, Dievs, vai ne, nekā tevi klupināt un kaunināt. Viņš pat to nevēlās. Viņš grib, lai tu apzinies, kas tu esi. Kā tu teici, ka jūs esat līdzstrādnieki. Dievs grib lietot to, ko viņš ir tev svētījis, kāds dāvans viņš ir tev devis, lai tu
parādīt Dievu valstību, lai tu pagodinātu Dievu savā dzīvē un neatkarīgi vai tu ej grūtībām vai priekiem, ka tu esi kopā un dalies tajā visā ar Dievu, ka tu dzīvo, elpo un tiešām esi piepildīts, vai arī pat tad, kad ir grūti atzīt, tu tiešām esi patiess un nedzīvot arī tādu viltus, tā kā, nezinu, man viss ir labi, kristiešiem viss ir super duper. Piedod, ja tev viss ir super duper, vai tu tiešām strādā ar sevi? Veseliem ārstu nevajag, vai ne? Jā, vai tu strādā ar sevi, vai tu ļauj savai miesai uzvarēt tajās iegribās un lietās, vai ne? Un atkal Dievs ir teicis, ka dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa. Nevis dzīvosim dzīrēs un skurbumā, izvērtībā un izlaidībā, ķildās un naidā, bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Un tā ir reāli tāda kristiešu dzīve, saprast, vai ne, kur ir tas, kur mūsu miesas iegribas, kur viņi grib pakļauties, iet arī kā šajā pasaulē dzīvē, vai ne, ka ir lietas, kas citiem ir, un tad tu salīdzinies vai kā, bet pāri visam strādāt ar sevi, strādāt ar lietām nepiedošanu, bailēm, skaudību, nepārliecinātību, un tik var skaitīt, tad katram tas ir tiešām kaut kādas personīgas lietas, bet strādāt ar to, uzvarēt un kalpot atkal un rādīt citiem piemēru, ja tas ir iespējams uzvarēt. Tāpat naudas jautājums vai ne kaut kādās lietās, kur ir bailes, nepārliecības. Tās bijis arī ir viena no grūtībām, kam Dievs man ir vedis cauri un joprojām māca, bet 3 gadu laikā, kad es Dievam teicu, 3 gadus atpakaļ, kad es Dievam teicu, es biju nogurusi un mocījos no tā, ka es dzīvoju tā teikt, it kā no algas līdz algai, bet tev vēl bišķiņ pietrūks līdz nākamajai algai. Pietrūks. Tomēr mazliet jāsavēl. Un es vienkārši biju tik nogurusi, es saku, Dievs māc man. Un pat tas mācības process, līdz šai dienai 3 gadi jau ir pagājuši, es vienkārši redzu, kā Dievs man ir mācījis, un tā pat mācība nevienmēr ir bijusi viegla, bet es redzu, kur viņš man māca atkal, kā nepievērst savu sirdi tai naudai tik ļoti, vai ne? Un ir šīs lietas un detaļas, kā viņš māca, kur sēt, kur pavairot un kur dot, kur atkal, tā, kad visam ir sava sistēma un kur sēt, un tāpēc tajā visā grūtības ir. Jā, un būs, vai ne? Grūtības būs. Gudrais ir tas, kurš paskatās patiesībā acīs, izvēlās strādāt, saprast, vai ne? Spoguli ieskatījies, neaizmirst, bet izanalizē. Un arī viena no tādām romiešu 15.13. Es lasīju, protams, vienīgais citā angļu tulkojumā, kur ir, lai cerības Dievs piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā. Un tur ir bišķiņ paplašināts paskaidrojums, kad ir caur jūsu ticības pieredzi un svētā gara spēkā, bagāti cerībā un pārpildītos ar paļāvību uz viņa apsolījumiem. Un tas ir tāds mans laikam punktiņš uz I, ko es arī šajā visā jautājumā, kā iziet cauri grūtībām, man ir tāds, kad man ir tiešām, kad es lūdzu Dievam to mieru, un lai viņš man dod to ticību, kad es arī skatos uz lietām, ko viņš ir darījis agrāk, kā viņš man ir izvedis cauri, kur viņš man ir parādījis savu roku uzticamību, un tagad, kad ir kaut kādas grūtākas situācijas, un es Dievam saku, es zinu, tu jau man esi vienreiz izvedis no tā, es zinu, ka tu izvedīsi man 2 reizi, vai 3. vai 4. reizi, un es zinu, ka tas man nāks par labu, jo tu man vēlies kaut ko iemācīt, un visā tajā tajā visā situācijā mēs arī varam tiešām būt priecāties un būt tajā apziņā par Dieva apsolījumiem, ko viņš ir teicis. Un tā jau, protams, mums atkal jāatgriežas pie šiem Dieva apsolījumiem, ko mēs teicām, kas mēs esam Dievā, kad atkal tas ir viss tev jāzina. Tev tas viss ir jāzina. Arī tā, ka, protams, viens ir skaļi teikt, tev tas jāzina un tu pasludini, bet tas ir reāls darbs. Tev sirdī, tu atceries. Es īstenībā praktiski tā teikt padoms, es daudz ko Dievam, kad es lūdzu kaut kādas lietas vai ir kāds raksturvietas, es saku Dievam, Dievs raksta uz manām sirds plāksnēm arī to. Tā, lai tā patiesība tev iesakņojās apziņā.
Zinu, ko es gribēju teikt? Mēs tātad izgājām cauri, vienkārši pārieši pāri, ja. Ko darīt, ja grūtībās? Pirmais ir lūgt mēlēs, otrs saņemt dziedināšanu, trešais meklēt Dievu mieru. Ceturtais, teikšu to, ko es minēju, kad tā kā būt viņa patvērumā un meklēt mieru viņa godības tajā klintī. Un pēdējais, kas patiesībā, es teikšu šis ļoti interesants ir, jo nosauksim to tā, turpināt iet, jo vai rāpot. Var rāpot arī. Es gribu mazliet par šo te pieskarties. Starp citu, es gribu teikt, ka tās tēmas, ko mēs esam gājuši cauri, svētruna, kas bija par to, no kuras akstu smēl. Es patiesībā lasot pēc tam Bībeli saņēmu papildus vienu atklāsmu. Un es īstenībā ieraudzīju pilnīgi nejauši Ījaba grāmatā. Starp citu bija tā, kad pēc šīs konferences dienas, svētdienā Tatjana runāja mums draudzē, un starp citu viņai šodien dzimšanas diena. Apsveicam Tatjana dzimšanas dienā, būs igauņu valodā jāiemācās. Bet viņa teica tā, ka tur sieva pie akas, viņai bija 5 vīri, un tas, kas tev tagad ir arī, tas nav tavs. Un sanāk tā, es sākumā nevarēju to hieroglifu nekā saprast, bet pēc tam es lasot sapratu. Viņa teica tā, ka 7, ka 7. ir īstais. Un es domāju, kāda saistība? 5 vīri ir, 6. ir tas, kas tagad. 5 bijuši, 6. Un 7. viņi satika Jēzu. Ka 7. vīrs ir īstais, kad ir jāiziet cauri tiem, 6, 7 posmiem, lai tu nonāktu līdz tam īstajam. Un es lasīju Ījaba grāmatā, 5. nodaļā, 19. pants, tur ir teikts, 6 grūtumos viņš tevi paglābs, un 7. vairs bēdas tevi neskars. Man liekas, ko? Es vienkārši tā, ko? Kā tas var būt? Kā tas var būt, kad ir, ka 7. kad reāli, kad Dievs tev dod to 7. Tā ir tā viņa pilnība, viņa pilnības mērs, ka tu sasniedz 7. 7. ir pilnīgs. Un es teikšu vēl vairāk. Mēs gājām cauri Esteras grāmatai. Un mēs pēc tam lasīšanas plānā, pirms Ījaba grāmatas, ir Esteras grāmata. Es lasīju Esteras grāmatu, it kā pirmo reizi. Es nesaprotu, kā tā var būt. Tas bija tik nesen, reāli. Un es lasīju Esteras grāmatu. Un es redzēju īstenībā Esteras grāmatā tikai vienu lietu. Un es viņu pirms tam vispār neredzēju. Es redzēju, ka tur viss ir ap 7. Tur ir 7 visur. Jā? Es kaut kā es to vispār nevarēju pamanīt. Jā, es atzīmēju, vienkārši visur tur 7 dienas svētki pēc tam bija. Pēc tam viņa pēc 7 tur 7 labākās kalpones, pēc tam no 7 ģimenēm izraudzītām. Es skatos un es redzu 7. Pēc 7 gadiem viņi tur nonāca tajā statusā. Pēc tam tur 7 gadu beigas bija, kad tur bija 7. valdīšanas gada, kad Ahasvers, 7. valdīšanas gada 10. tas ir Tebas mēnesī, viņi tika pieņemti. Un es skatos 7, un es ieraudzīju to, cik ļoti izrādās, kad Esteras grāmata ir paralēla grāmata par Jāzepa stāstu. Kad ir cilvēks, uz ko Dievs kaut kādā ziņā gaida, ka viņš izglāba tautu. Un es skatos, un šeit visur paralēlās rakstīts par Jāzepu, un es domāju, 7, es visur redzu to 7, un man liekas tik dīvaini. Un pēc tam bija, kad pēc tam atpūtās 14. dienā, kas ir 2 reizes pa 7, man liekas, nopietni, tu vienkārši, un pēc tam atkal 14 dienas, atkal sanāk 2 reizes 7, kad bija piepildīts tas stāsts, kad viņi iegāja tajā Pūrim tajā pilnībā. Man liekas, iedomājies, ka cik dziļš ir Dieva vārds, ka tu vienkārši tu esi izlasījis, tu esi izanalizējis, tu esi izlasījis papildus grāmatas, un pēc tam tu lasi vēl vienreiz, it kā es jau visu zinu. Un tu lasi, it kā tu pirmo reizi viņu lasītu, vienkārši, kā es to vispār neredzēju. Kā es varēju neredzēt, tu rakstīts 7, viss par 7, par pilnību. Cik ļoti mums ir vajadzīgs turpināt iet. Vienkārši, ja mēs runājam par, kurš atcerās šo te rakstvietu, ja, par sievu, kad viņa teica, ka dod man tādu ūdeni, ka man vairs nav, ka neslāpst un nav jānāk šurp smelt, cik ļoti viņai vajadzēja turpināt
pirmais vīrs, otrais vīrs. Viņi pēc tam saņēma šo pilnību, viņi turpināja, viņi gāja darīt, viņi gāja sludināt. Kad cik saņēmis, ka tev ir jāiet tālāk, tu vienkārši ej tālāk. Tu saņēmi šo dzīvo ūdeni, vienkārši ej tālāk. Neatkarīgi pāri visām grūtībām, neatkarīgi no tā, cik tev ir smags tas trauks, cik smaga tev ir dzīve, cik tu esi nogurs no visa, ka vienkārši ir kaut kādas lietas, kuras mēs turpinam darīt. Kad tas nebeigsies. Cilvēks vienkārši viņam ir jāturpina augt, jo šobrīd tu redz konkrēti, vai ne, šķautni, ies uz priekšu. Bet ej uz priekšu, tas tā kā kalnam, iet, tu visu laiku redz kaut ko citu. Beigās izrādās, ka tas kalns laik gāja tev līdzi. Tas ir tik kaut kā, tā interesanti, kad nepadoties lietās, ko jūs tiesākuši, nepadoties tajā, kādās grūtībās ejat cauri. Un es reizēm domāju, piemēram, Elī, kad viņam bija tāds vārdu spēks, viņš pateica 3 gadus, lai lietas nelīst. Un tad mēs reizēm satraucamies to, ka, kā šodien, piemēram, kad es aizmirstu mikrofons un es iekāpu tramvajā un Laura man raksta, neaizmirstu mikrofons, un es biju tik ļoti dusmīga. Un es pēc tam pati sev runāju par to, ko es biju liecinājusi 2 dienas atpakaļ. Pirmdien mums bija puisis atnāca uz draudzes, un es viņam saku tieši šo pašu piemēru par to, kad Elī viņš bija tik tūs ar Dievu, ka viņš pateica vārdu, un tas notika. Un tad esam mēs, kas kaut kādu sīkumu tur, es nezinu, aizgājis kādu pasākumu un ieraudzīja, ka viņam pleķis priekšā. Katastrofā. Un tad mēs savas grūtības mēs tā kā pārspīlējam, mēs uztaisam kaut kādas milzīgas patiesībā. Un tad esmu es, kurš es aizmirsu mikrofons, es biju ļoti dusmīga. Un nav neviens, ko vainot, vai ne? Bet es jau saku, nav jau tā, ka mēs kaut ko kavētu, mēs varam ierakstīt. Un es domāju, protams, kāpēc es vispār neatceros? Protams, tā ir mana atbildība, tas ir tāds, bet it kā tu tik un tā, tavas emocijas vienkārši, viņas ir tā kā pārspīlētas. Mēs pat neko nekavējam, nekas nenotiks tur 10 minūtes, neko. Un pēc tam sanāca tā, kad mans vīrs vienkārši atveda mani, un es vēl biju ātrāk. Un viņi tad priecājās, cik forši, ka vīrs viņus atveda. Es priecājos, man izmēs reāli, es aizēju mājās, es jau ritīgi sēju, un es domāju, es tagad kāvēšu 40 minūtes bez mazo, es jau nezinu, kāpēc izdomāju un tādas vispār. Ja man liekas, ka man līdz pieturē aiziet, es tagad 10 minūtes tur, 10 apakaļ, ja tramvajs neatnāks laikā, vēl 7 minūtes, un es rēķinu, pēc tam aiziet līdz mājai. Man liekas, cik daudz laika paies. Un iedomājies, cik kaut kāds sīkums. Un tad es aizēju mājās pie durvīm, un es zvanu pie durvīm, un es ņemu telefonu, skatos, man ir 6 neatbildēt zvanu. Mans vīrs man zvana, un es viņam saku, attais durvis vaļā. Viņš tāds, es tev zvanīju, es esmu mašīnā, es tev gaidu, man liekas, Reāli dzīves pievērst. Man reāli likās, es domāju, iedomājos, viņš nospēlēja gājienu, ko es negaidīju. Raudi? Jā. Un es domāju, īstenībā tiešām, kad tas ir tas, ko es saucu, kad Dievs uztais ceļu, kur nav ceļu. Kad es stāvu savā tupikā pie durvīm, es nedzirdēju, ka man 6 reizes zvanīja. Un es esmu dusmīga. Un tagad tu pēc skaties. Un vienkārši tu skatos, un mans vīrs saka, es neesmu mājās, es gāju tev mašīnā, es tev aizvedīšu. Un man tāds, Dievs! Šis ir reāls. Es reāli domāju, man tāds vārds atnāk par to, ka ir vēl tomēr labi cilvēki uz zemes, iedomājies, es precējies. Un tas man ir pats vīrs. Es reāli esmu ļoti pateicīga, ka tā sanāca, kad es vēl atdināts. Šeit var redzēt, ka mēs esam reāli dzīvi cilvēki, dzīves piemēri, kur ir kādas gūtības, kur ir jautājumi, situācijas, apstākļi arī mūsu šajā dzīves posmā, bet mēs turpinam iet, un pat ja reizēm šķiet, kāpēc. Tu aizmirsti mikrofons vienkārši. Dzīvo tālāk. Dzīvo tālāk, tā vēl nav katastrofa. Tieši tā, mēs tomēr varam izpildīt to galveno mērķi, un pat ja reizēm nolaižās rokas, un varbūt, kāpēc mēs to darām priekš ko, bet, kā teikts Dieva vārdā, dariet visu priekš Dieva. Un ko es gribētu vēl tāds laikam noslēgumā pateikt, kad man ir bijušas grūtības, kad man vispār neko negribās ne lasīt, lūgt vai ko, bet ja jums draudzē ir sanākšanas,
esi draudzē, esi vietā, jo tur ir arī bijuši, varbūt ne tā konkrētajā dienā, bet citā reizē dievkalpojumā Dievs tev pieskarās, dod to vārdu, to iedrošinājumu, kas tev atkal ceļ, un tu vari iet uz priekšu, turpināt, vai ne? Varbūt nekas tik ļoti nemainās tajos apstākļos, bet tu sajūti to stiprinājumu, to Dieva atbalstu, to palīdzību, un kad ir daudz vieglāk iet uz priekšu ar to cerību un to mierinājumu. Un tāpēc nekur nav tik labi kā ar Dievu. Vai ne? Amen. Jā. Tā kaut kā varbūt tev ir noslēguma vārds par grūtībām. Noslēguma vārds pēc noslēguma vārda. Jā. Grūtības tāpat kā nauda. Viņas bija, ir un būs vienmēr. Tā kā turpinam iet un meklēt Dievu, meklēt viņa prātu katrā situācijā. Un es ticu, ka mēs viņu varam satikt, un viņš mums tā kā reizēm viņš atklāja visu bildi, kas būs uz priekšu, bet reizēm mēs, diemžēl, neesam gatavi tam. Tāpēc viņš mums parāda, kad nākamo soli, un mēs vienkārši katrā savā mazajā, es varu apraudāties par to, ka es aizmirstu mikrofonu, un mans vīrs vienkārši palīdzēja man iziet no situācijas. Tas bija tik negaidīti, ka patiesībā tas ir tāds sīkums, bet ka tas mums tā kā būvē šo uzticību Dievam, ka viņš var atrisināt mūsu situācijas, kad mums liekas jau, ka mēs esam visus savus briesmīgākos scenārijus jau uzrakstījuši, un ar Dievu vienmēr var paslēpties viņa klintī un būt aizsargāts un spīdēt, vai ne? Kā turpināsim iet uz viņu, baudīt viņa godību un ieiet tajā iekšā. Tieši tā. Tā kā turpinam ierakstīt. Turpinam ierakstīt un rakstiet komentārus, un starp citu teikšu paldies par atsauksmēm, jo patiesībā mums pat atbrauc viena ģimene no Azerbaidžānas, kur dzīvo tur kādu laiku, un viņi arī seko līdzi, tā kā tas tā, jā, paldies, ka jūs reaģējat un dodat zināt, ka tas ir aktuāli, tas ir vajadzīgi. Tieši tā arī es dzirdu atsauksmes, un ka cilvēki, kas priecājās, un ka patīk. Es atkal biju uz Talsiem, uz Solidojumu aizbraukus skolā, un ka man arī cilvēki teica, ka ir tik forši klausīties, jo mūsu sarunas esot dzīves. Mēs esam emocionāls, jā, un kad pat tiešām šķiet reizēm kam, bet šis pirmkārt arī ļoti palīdz arī mums. Jā. Un tā gatavošanās, un ka tas arī, mēs bijām paņēmuši pauzi, vai ne, kad es reizēm arī sapratu, ka īstenībā, ka tu kaut kam tev ir iespēja gatavoties, tev tas pieliek, tev ir jāsagatavojas. Grūtības papildus nāk. Jā. Kādu tēmu pasludinās, tas būs. Tā kā. Tā kā esiet svētīti, un lai Dievs jūs vada arī atziņā par to, kā iziet cauri grūtībām vai apstākļiem, kas jums kādreiz spiež, un tiešām, lai ir par svētību arī šī saruna.